uzskats, kad stieņa dēļa principā ir dāmām, kas tā kā pavadina vīrieši, bet patiesībā mūsdienās tas jau ir sporta veids un ir bijušas pat domas iekļaut olimpiskajās sporta spēlēs un tam ir pilnīgi šobrīd savādāks raksturs. Tas ir, varētu teikt, kā mākslas vingrošana, un tajā pašā laikā ir brīnišķīgs veids, kā saglabāt savu ķermeņa formu, jo principā dejot un trenējoties uz stieņa tiek viss ķermenis attīstīts. Tā kā es nodarbojos jau vairāk nekā 10 gadi, manuprāt, visi jau pieradusi un visi jau vienalga, bet tie, kuri gribēja sākt, man viņi ir smieklīgi, viņi nāk un teica, man ir vairs rokas, mums visiem bija vairs rokas, bet tagad, pēc kaut kādam jau 4 mēnešiem, viss mainās. Spirulīnu es lietoju vienmēr pēc treniņiem, es vispār lietoju katru dienu, bet pēc treniņiem man ļoti labi palīdz atjaunoties, jo nav noslēpums, ka arī spirulīna dēļ Latvijas olimpiskā vienība. Jā, man patīk, kā šis zemes tiešām spirulīna palīdzēja man, kad es lietoju pirmo reizi, viņa palīdzēja man atjaunoties, jā. Tas nozīmē, ka nesāk ne muskuļi, neko. Viņa dod enerģiju, jā. Dažreiz es dzeru to pirms treniņa, un dažreiz pēc, un ļoti interesanti ir, ļoti dažādi rezultāti. Ja es izdzeršu pirms treniņa, man ir pilna enerģijas, kad man viņas jau nav, es dzeru pēc treniņa, un tad atkal pilna ar enerģiju braucu mājās pie ģimenes, gatavot vakariņas. Nu ko, meitenes? Aicinu jūs uz mūsu nodarbību, mūsu studiju, nebaidīties no poldēnsa, no citiem veidiem. Ja ir bailes par to, ka jums nav enerģijas, vai jums ir vājas rokas, vai jums ir kaut kādas aizdomas, es aicinu vienkārši atnākt, pamēģināt, bet enerģiju jūs varētu gūst no spirulīnas.